Sveiciens no Ceļo Rediju un Laumas. Mēs esam ieradušies Hoi An. Hoi An ir viena no vispopulārākajām vietām Vietnamā, un tas nav bez iemesla. Šī nelielā pilsēta apvieno vēsturi, kultūru un patīkamu atmosfēru, kas piesaista ceļotājus no visas pasaules. Te var atrast labi saglabātu vecpilsētu, ko ieskauj dzeltenas ēkas, šauras ielas un simtiem laternu. Mazliet ārpus centra iespējams doties braucienā ar kokosriekstu laivām pa palmām apaugušiem kanāliem un izbraukt cauri plašiem rīsu laukiem, kur var redzēt mierīgo vietējo ikdienu. Dienā Hoi An ir pilna ar kafejnīcām, drēbju darinātāju veikaliem un tirgotājiem, bet vakarā pilsētu pārvērš par krāsainu gaismu un rosības centru. Tā ir vieta, kur ir viegli pārvietoties, daudz ko redzēt un vienkārši baudīt Vietnamas piekrastes atmosfēru. Mēs esam atbraukuši uz Hoi An. Īstenībā esam nedaudz ārpus pilsētas centra, tādā vietā, ko sauc par Zen Retreat. Un tad tiešām ir tāda forša dabiņa, tāds retrīta sajūta ar baseinu, ar dīķi un viss ir uz tādām laipiņām izvietots. Ļoti, ļoti skaistā dabā. Un es vienkārši gribu jums parādīt, ko viņi mums ir sarūpējuši, pastieties. Tāds skaistums, viss no rožlapiņām salikuši burtiņus. Nereāli skaisti. Tādi malači. Mēs speciāli pasūtījām šo te, bet negaidījām, ka tiešām būs tik iespaidīgi. Tiešām cepurnos. Te arī ļoti labi smaržo, un te var redzēt, ka tiek pūsta ārā šī aromātiskā eļļiņa, un smaržiņa smaržo pēc citronzāles, nenormāli svaigi. Vēl es jums gribu parādīt vannas istabu. Vai jūs vispār esat redzējuši tādu vannu? Tā ir koka vanna. Nereāli interesanti. Man ļoti patīk iet vannā, un es par šo esmu nereāli priecīga. Esam atbraukuši uz Hoi An pilsētiņas centru. Un te ir ļoti daudz vietas, kur uztaisīt savu laternu, kur iepirkties, kur var pasūtīt arī drēbes, ko jums uzšūs, vai arī var vienkārši iet un padzert kafiju, pasēdēt, pačilot. Pēc visu spriežot, tika uztrāpījām uz kaut kādu ielu, kur baigais tirgus. Te jau pilnīgi pat Indija atgādina. Bija dzirdēts iepriekš, te ir nakts tirgus, iespējams šis arī ir tas pats tirgus. Īstenībā Hoi An tirgus mostas jau agri no rīta, kad saule tikai sāk sildīt šaurās ieliņas. Hoi An tirgus ir viena no pilsētas dzīvākajām un autentiskākajām vietām, ko bieži sauc par tās sirdi. Tas atspoguļo vietējo ikdienas dzīvi, kur satiekas tirgotāji, pavāri un pircēji. Tirgū var atrast svaigus augļus, dažādas dārzeņus, garšvielas un tradicionālos vietnamiešu ēdienus. Tā ir arī vieta, kur jūtama Hoi An vēsturiskā un kultūras atmosfēra. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Laumu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Mēs jūs uzņemsim pie sevis, kā arī izguldīsim, pabarosim un izvadāsim pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 abrīnojamas vietas, kā Praikastūlens klinti, kas slēdz 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogruvumu. Tur varēs kārtīgi pakāplēt pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritumus un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datums. Pirmo reizi ar Lampu pasūtījām šeit ēdienu, kas nav zupiņas, bet kas ir manā gadījumā vienkārši gaļa un rīsi un mērca. Un man ir kaulo, kas ir arī viņu tradicionālais ēdiens. Un te ir gan salātiņi, gan nudulītes, gan dažādas gaļas. Kā arī nevarējām iztikt nepasūtot kafiju. Man ir akola kafija, kas ir tik garšīga, tāpat kā iepriekšējā pilsētā. Arī krēmīga, vienkārši burvīga, tas sakāja. Jā, un man ir kokosriekstu kafija, kas ir karsta šoreiz, bet arī ļoti labi piestāv šī garša un garšo labi. Kā arī jāsaka to, ka šeit, Hoi An pilsētiņā, cenas ir nedaudz dārgākas, nedaudz augstākas nekā Danang pilsētā. Man te tagad taisa karstu saldējumu. Kā tas viss būs, es nezinu, tas izskatās nereāli interesanti.
ko tādu redzam pirmo reizi. No, kā ir ko? Vēl monte kum. Laumu. Ej, tu no. Tas gan bija smieklīgi tikko. Viņš noteikti nav karsts, viņš ir ļoti, ļoti augsts. Bet es tā kā, mēs neredzējām Danāņu puķu šovu, mēs tikko redzējām laumas šovu. Ak, Dieva. Bet garšīgs? Bet tiešām šitā štela izskatās ritīgi krūtis, man bija ļoti smieklīgi skaties, kā laumēt. Tā, mēģināšu pats. Kad laums saka, jāuzmanās, ka var apzināties. Ak, Dieva. Jā, pilna mutiem. Tā kā ledena, Es pat nezinu ar ko. Bet es vienkārši pat nav saldējums. Ne, it kā ir. Tā kā kukurūzas kaut kas tāds, vairāk kraukšķīgs, bet garšīgs, bet vairāk malēs tas sprikls, ko mēs darām tagad. Tas vienkārši izstāst ļoti smieklīgi. Ātri nevar ēst. Ļoti uzmanīgi jākož. Ja mēs tie dūmi piesīt pilnu seju vienkārši visu. Super. Kā jau jūs redzat, šī vieta ir ļoti skaista un īpaši slavena. Tā ir tāpēc, ka te ir ļoti daudz skaistas laternas. Kā arī vakarā pa upi tiek palaistas svecītes papīra laiviņās. Vakarā Hojana pilsētiņa pārvērš tiešām īstā pasakā, kur gaisma un krāsas rada īpašu noskaņu. Ielās un namos iemirdzas simtiem laternu, kas piešķir pilsētai romantisku un mierpilnu atmosfēru. Tūbona upe kļūst par vienu no galvenajiem vakara akcentiem, apkārt skanot klusai mūzikai, smiekliem un tirgotāju balsīm, kas piešķir šai vietai dzīvīgumu. Kā jau Lauma teica, šeit cilvēki palaiž papīra laiviņas ar svecītēm, izsekot savas vēlēšanās. Vakara stundās Hojana ir ideāla vieta nesteidzīgām pastaigām un skaistu mirkļu baudīšanai. Tā ir pieredze, kas paliek atmiņā vēl ilgi pēc ceļojuma beigām. Tikām arī pie savas latērnas un arī tikām pie laivas brauciena. Tā kā tagad gaidām citā Es tagad ievēlēšos vēlēšanās un laidīšu šo te papīra lanterniņu upē. Vai, te jau vairākas uzreiz. Tā jau, protams, ir tā diezgan romantiski. Vienīgais tas, ka te blakus tā sieviete, kas mums te vēd vienkārši paļaustās visu laiku ar blakus esošiem šoferiem. bet vieta kā tāda ir ārkārtīgi smuka. Ir jau forši pastīties tās gaismas. Nav nevaina, tiešām ļoti baudām. Bet tie ir tas, ka vienkārši traucē varbūt tā valoda, ka tev blakus visu laiku pļaustas, tu dzirdi. Bet šī vieta ir nereāli skaista. Es neko tādu dzīvē nekur neesmu redzējis. Man ir sajūta, ka mēs esam atbraukuši uz kaut kādu festivālu, bet šis ir vienkārši parasts vakars Hojana. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Gribēju atnākt nobučēties pie laternēm, bet īstenībā šīs ir speciāli veidotas fotosienas, kur pa naudu var nobučēties. Bildi maksā 30 centi. Lai vai cik smieklīgi būtu, bet šeit ir Mr. Bean bārs. Mēs alkoholu nedrosim šeit, bet mēs iesim izdarīt kādu
stila pāris, kaut kas tev interesants. Tā jau var skatīties filmu šeit. Lauma atradīs to vietu. Ja mēs ar Laumu tikko ienācām šeit, pasūtījām suliņu, te pēkšņi jau mēs tikām pie kokteļiem. Nereikās priekā par Mr. Bean. What is this shot? Un labi, izdzēsim arī par kādam šotam. Vodka ar... Jā, parakstās arī šī bērnā. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Laumu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Mēs jūs uzņemsim pie sevis, kā arī izguldīsim, pabarosim un izvadāsim pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 apbrīnojamas vietas, kā Preikastūlens klinti, kas slēdz 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogruvumu. Tur varēs kārtīgi pakāplēt pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritumus un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datums. Nākamajā sērijā skaties mūsu nedienas ar dīvaino numuriņu, mana pieredze bifeļu izjādē un rīsu stādīšanā, un vai mums sanāca pašiem pagatavot gardo kokosriekstu kafiju, un kā mums gāja neparastajā laivas braucienā. Protams, neaizmirst uzspiest patīk, padalīties ar šo video un atstāt kādu komentāru, jo tas viss ļoti palīdz šī kanāla augšanai. Un, ja esi patiesas fans, tad vari mūs atbalstīt vēl vairāk, uzsaucot mums kafiju, izmantojot linku aprakstā zem šī video.